Howdy, howdy, let's get fucking rowdy. Esam atpakaļ jau ar 12. sēriju. Pagājušajā sērijā ļoti daudz kas notika. Bija diezgan žosk. Bija arī teicīgi, bija žostka. Man krāsas sabruka tikko, bet jā. Un es ceru, ka šī sērija būs tikpat interesanta. Es domāju, ka jā. Tā kā, let's go. Teicīgi sākums atkal. Marta, Otto, Rihards un Aivars meklē pazudušo Ieviņu. Zenta ierodas viesnīcā, lai slepus paņemtu sev dažas mantas. Žost. Marta domā, ka Ieviņa ir pazudusi, jo uzzinājusi, ka Leons ir viņas īstais tēvs. Miervalds un Gunārs pieķer Zentu zogam. Ieviņa ierodas pie Leona un pasaka, ka tagad dzīvos šeit. Sačkarēja pīsienu visu. Ieviņa ierodas pie Leona un iztraucēja viņam pišu. Давай. Tā, nā. Naču. O! Šā sodīs, bļē! Naču, tā. Nu, ko? Na kaļēņi! Tu beidz, tu taču... Laiks viņa jau izdarījuši lietas. Tu dzirdi vai? Es dzirdu, bet pirmkārt, es tev vairāk neesmu mieriņš. Otrkārt, tu pareizāk būt. Pirmkārt, tu esi zagle. Nu, mieriņi izbeidz ar tādiem vārdiem saimniecei bērniņš pazudz. Ko tu tagad... Zentu. Tik forši izslīd, tīpā vaino visu apkārtējo pasauli. Profesionāla manipulātora. Teritorija, kur mēs pašlaik šito visu šmuci rokam. Tur saimnieces bērniņš nav. Vienkārši es gribu ar tevi, Zentuk, aprunāt. Nopisties. Mieriņi, es negribu ar tevi runāt, tu saproti. Žostka. Bērniņš varbūt tagad ir dīķi, viņš var... Mēs abi, mēs... Ar kaut kādu sadzīves sīkumu. Pagaidi. Šeit gulies. Tev kauns ir. Šitie ir sadzīves sīkumi, jā? Kā viņi ir? Es tev ticēju. Zentuk, Labi, es saprotu, viņi piepisto sirdi. apzagus. Jā. Tu gribēji apzakties. Tu esi piespļāvusi man dvēseli. Kā tev kauna nav? Tu... Nu, mieriņi, nu, ko tu runā? Nu, kā tu dvēsi? Nu, salauza puiku. Tagad tā, jā? Viņš bija tik tā kā uzticīgs, tik ļoti ticēja tam, ko viņi saka, un viņš salauza vienkārši. Žost. Viņa izmantoja to pret viņu. Jā, un tagad viņš būs changed man. Viņš iedomājas, viņš mainījās tikai, cik viņam tur 80 gados. Ķipa. Viņš tik ilgi bija labs, un viņa viņu sapisa. Viņa iekitoja tikko pubertāti. Tikai bez lembasta. Bez bērniņiem. Tagad tu mierīgi ies uz to kabinetu, jā? Jo pretējā gadījumā, ja būs kaut kāds, es par šito visu ļembastu izstāstīšu Petersonim. Tici man. Kas kabinetā notiks? Mēs esam kolēģi, Tu ir seks dungeon? Kolēģi, kā tev kolēģi, kādu mēs vairs... Labi, Kāpēc viņas kabinetu vispār iet? Nu, es saku, kas tur notiks? lūdzu tagad. Es palūkšu uz kabinetu, kusties. Tu izbeidz, tu ar dāmu runā. Dāma. Labi. Cienītā, varētu jūs palūgt uz to kabinetu. A, kas ir tas kabinets, bļeģi? Zagle. Pagaid, viņš nāks līdzi? Šis zagle, bļeģi. Šis tā, piedas kannas parādam! Viņš iet līdzi. Pagaid. Viņš reāli aizgāja viņu līdzi. Nē, viņš viņu ieslēgs tur. Man likās, ka ja viņš iet iekšā. Viņš apstājās, viņš tur aizvērs durvis droši vien. Ja viņš iet iekšā, tas būtu žostka. Tas būtu vahuēna īstenībā. Es neesmu nekāda tur tā vanga, bet kādu potēs tur. Nu, kas cits tur var notikt tajā kabinetā? Nu, tā kā for real, kas cits? Es nezinu, tas varbūt kaut kāds apslāptais termins, kabinets, kaut kāds čistas sex rooms, what the fuck, es nezinu. Nu, viņš neaizgāja pist. Es ceru. Žostka. Ok, intro, tiekamies pēc intro. Un Edīgi redzēja, ka viņš tikai paņemtu prežus tā izbestu, pirms viņš iet tajā durvis iekšā. Tas būtu žostka, jā, bet labi, dēļ, mēs tiekamies pēc šī. Un mēs esam atgriezušies. Tikad viss ir tagad jāzvan policijai, tāpēc, ka ilgāk nedrīkst gaidīt, es vienkārši sēkšu prātā. Tagad... Maks, sen jau vajadzēja svanīt, tāpēc, ka viņi teica, ka vairākas stundas. Man arī tā liekas. Laikam, viņi droši vien paziņos vietējiem. Klausies, Marta, Gunārs ar pārējiem vēl meklē, varbūt pagaidam. Ko mēs gaidīsim šeit, man izstāsti? Ko?
Mēs meklējām stabulītes, nav. Mēs meklējām šeit, arī nav. Ko mēs varam gaidīt? Mēs neko Cilvēks nevaram ar foršāko cepurīti arī nepalīdzēja. Ko darīt? Speciālists vienalga. Mēģinājām arī izvarot, tas arī nepalīdz, vecīt. Nomierinies. Tas, ka viņas nav šeit, tas neko nenozīmē. Varbūt viņa aizgāja pavisam citā virzienā. Zvani, lūdzu, tu man es tāpat neko viņiem Atverš. Pēkšņi sāks tā buka frā skaņiecība. Griešu apīšas. Re, ko mēs atradām? Tagad jau nav ieviņas lēl. Tu neesi, bļet, detektīvs gadījumā? Ir ieviņas lēl, kur jūs to atradāt? Ieķērsies meldros. Kur bija? Meldros? Ir ieviņas lēl, kur jūs to atradāt? Lejā pie dīģi bija ieķērsies meldros. Viņi visi samīzīs tagad. Šābļā kāds uz galvu viņu liks iekšā. Oi, viņa noģība. Nu, redzi. Nu? Tagad būs žoska. cienītā kundze. Windows Vista kaut kādam. Šā būs žoska, es tev saku. Sēdi! Pup turi vāc nost. Šā būs žoska. Mieriņ, es nevaru te tā mierīgi sēdēt. Kamēr tas nabaga. Tas ir kā kolda, jā. Balles kurpes novēl. Skaties manām biksēm. Tu tikai neflēti tagad man tu nabaga bērnu, ja? Tu nepiniekši to bērnu. Tas bērns tevi piedod pie vienas vietas. Tu drīzāk baidies par savu ādu, ja? Mieriņ, bet par kādu ādu? Ko tu tagad runā par kādu ādu? Ne. Cik cilvēki var būt egoistiski. Mieriņ, no tevis es to negaidīju. Kā No tev? tevis gan es to negaidīju. Viņa ir tāda gaslightere, tāda, bļeģa, šitā te, fucking manipulātori dirsā, nu. Stop! Nekur tu neiesi. Apsēdies. Man atkal jābļaus. Sēdēt! Mieriņ, es ne... Sēdi! Un tagad tā, mīļo zentuku, tu iesi prom tikai tad, kad, lūk, uz šī papīrīša tu uzrakstīsi. Kur ir apslēpti dārgumi? Uzzīmē man karti. Uzzīmē mani kailu. Secībā visu, ko tu esi, mantiskās vērtības, kādas tu esi no viesnīcas aizstiepusi. Lūdzu. Mieriņ, kādas mantiskās vērtības? Ko tu... Ja tu man neklausīsi, ja? Tā kā es tev brīdināju, es visu izstāstīšu Pētersoniem. Kas tev kampī notiek? Raksti. Mieriņ, bet mums varbūt tomēr vajadzētu. Mums zini, ko vajadzētu, to gan es zinu. Ka vajadzētu pirmkārt tevi ielikt cietumā. Mieriņ, es runāju par to, ka mums varbūt vajadzētu iet atrast to bērnu, un pēc tam mēs varētu nodarboties ar visu pārējo. Pak. Norunāsim tā. Es zinu, kas būtu pēc tam, viņi vienkārši būs savu, bļet, tā turbo riču un prom. Jā, to visu. Jo mēs ātrāk iesim to bērniņu meklēt, jā? Raksti, sāc. Mieriņš nav manipulējums, fuiks. Segas pārvalks. Jā. Viens gab. Jā. Gaba. Palaki, dzelteni. Otrais. Divi gab. Jā. Divu gabu. Attejas papīrs, plānais. Runas Tas, kuram pirksti iet cauri, bļēd, 3 gabu. Viņa patīk, ka tie cauri pirksti. Marta, paskaties uz mani. Marta, mosties. Pagaid, līdz dabūšu kaut ko dzert. Viņi uz to ieks augšā. Tu stulpsies, viņi ir bezsamaņā. Gudās ir dalbāns, tipa. Marta. Kas bija? Paskaties uz mani. Kur ir ieviņa? Viņi noslika. Viņi atkal nav. Viņi nāc pat tas lūps. Viņa sēdi viss tās pēdējās, tās palikušās 18 minūtes. Viņa šitā. Kur ieviņa? Viņi noslika. Viņi ir noslikusi. Marta. Jā. Slēdzies ārā. Mēs tikai lēlijā. Tagad es iešu un skatīties, lai man vaļā rīkot. Noslīd. Tikai lēlijā. Tu uz to lēli paskaties, viņa nogulēs tur mēnešiem ilgi tajā dīķī. Tu atceries? Ieviņa pazaudēja to lēli, kad mēs te pirmoreiz ieradāmies. Atceries? Kad jūs pirmoreiz ieradāties, atceries? Teiks profesionāli melo. Lēlijā atceros. Tad aizpasies. Es gribētu tev samelot, es izdomātu kaut ko ticamāk. Paskaties uz to lēli. Padod, kur tā lēli ir? Paskaties uz to lēli. Atceries, kā viņu sauca? Lēlija. Lilija, nu pareizi. Atceries, Ieviņa šausmīgi raudāja, kad pazaudēja. Jā, es viņai Cukuru tādu laikam pašu. Tu redzi, ka šitā lēle ir nogulējusi mēnešiem ilgi ūdenī. Tu redzi, pasties uz kleitu. Var audums vienas nakts laikā tā pārvērsties. Cukuru. Nevar. Paldies.
Paldies. Nevis paldies, tev galvu vajadzētu noraut. Par ko? Par to, ka tu nedomā, ko dari, kādā sakarā tu stiepši ap to lēli. Kā viņš, bļa, varēja zināt? Viņš tāds. Bļa, šī laikam man laimīgā diena. Es esmu atradu kādu pavadienu, es kā detektīvs. Tas, bļa, tu stūps nahuj esi, bļa. Tev galvu nahuj vajadzētu noraut pimpi, bļa. Tauni, bļa. Viņš negliedas, Gunār. Viņš nav nepie kā vainīgs, un es neesmu tik vāja, kā es tagad izskatos. Viss tā, tagad mēs visi iesim meklēt. Rihard, lūdzu, mēs teikt visi. O, nakaņēc tā, bļa, beigas raudāt istabā, ies kaut ko darīt. Un ja viņi būtu pazaudēti tagad, baisi gudrs, Džeks. Stiept mātei Lelli, paziņot bērns noslīdis tīķī. Bļa, ko viņam citu darīt? Ķipa. Baisi gudrs. Paldies, bļa. Zaibau, bļa, cukuru pats apēd. Īstenībā tie ir, ķipa, nesadarbināti vienkārši, ķipa, šitie akmenīši ar, bļa, kodu vitamīnu, ķipa. Bļa, pizdā nāk, es paņem dubulu dozu, man pie tīrsas, bļa. Un viss tādu meklē, viņš tāds. Es tu rociņas augstu, tu esi galīgi nosaluši. Nāc tā. Apsēdies. Es pasēdēt mūsu ārā mēbelēs, kas ir iekštelpās. Un tagad tu man izstāstīsi visu pēc kārtas, labi? Jā, nu. Hei. Tu esi bombis? Tātad, pie tevis bija atnācis tas draugs. Tad jūs spēlējāt paslēpes? Jā, pie zirgiem. Pie zirgiem? Jā. Tas skaisti. Jā, klaun. Un tad viņš teica, ka viņu sauc Otto? Un viņš nav tos tētis. Kad tos tētis esmu es? Jā. Nu, un tad tu nolēmi, ka tu nāks dzīvot pie manis? Tu nepriecājies, kad es atnācu? Ja tu būtu atnāks pēc 5 minūtēm, kas būtu izpisis vēl uz augšā, tad es būtu drusku priecīgāks. Bet Klausies, tētim ir stiebras tagad, viņš ļoti ciets. Un viņš vēlās iet apakaļ augšā, un pēc tam mēs varam parunāt. Pasēdēs šeit. O, sveicināti! Klaun! Klaun! Reku, ir Flieks, kas edito jūsu šos video, tā kā sveicināti, jā, let's go. Priecājos. Protams, ka es priecājos, tikai tu kādam Tikai, pateici, ka tu... pišķi vēlāk vajadzēja atnākt. Nu, tam Otto, mammai vai... Motherfuck. Nē. Nav labā. Redzi, klepus jau tev. Nav labi, ka tu viena pat tādā augstā naktī staigā apkārt. Klausi, kā tu atradi mani? Tu taču nereiz te neesi bijusi. Es tieši tā pašgadēju prasīju. Mēs vienreiz braucām garām, un Rihards man parādīja. Eik, tas bombs dzīvo. Jā, viņš ir mans draugs. Visi mēs esam viens otram draugi. Jā, viņš mans draugs, viņš izvarēja mammu vienu reizi. Es tagad iezīmēšu uz stabilitāti tavai mammai. Bet tā bija, nu, true story, nu. Tā viņš izdarīja. Vai mēs aizbrauksim pie tavas mammas, labi? Nē, es negribu pie mammas, es gribu pie tevis. Indiāņi arī istabā, bļa. Nav tie ieviņi bija drošībā visu šo laiku. Šamējo slapja, viņi tāda, bļa, Leona! Būs jāvalk strapons, nahuj! Nē, nu, ja es ceru, ka viņi pati... Nē, nu šamējā gribēja māks normāli valēties. valēties. Tur saka, tur jau ir plūdi, bļa, tur viss tur ir... Viņa vīlusies, es jūtu. Ja viņi tu vēl esi maza meitene, tu nevar tā viena pati izlēmt, ko darīt, ko nedarīt, ar ko dzīvot, ar ko nedzīvot. Un ja nu tev mammai ir iebildumi. Es nebiju viena, man nāca grupa ar indiāņiem līdzi. Par to visu saka. Tu nezini, kā viņi tikko spēlēja, Leon? Tu nu gan esi slikts. Tu gan esi lisīs, bļaļ. Nē, tu man nesaprati. Es, protams, gribu, lai tu dzīvo kopā ar mani. Nu, bet paskaties, kā tev viss apkārt izskatās, ne? Remonts. Nu jā, es pamanīju, ka tev neko dārza mēbeles nahuj virtuvēja pīmti. Es laba meitene. Labi? Es neesmu laba meitene, esmu tev. Viņa ir bad girl. Tu esi mana meitene. Sarunāsim tā. Tu dzīvos kopā ar mani, bet tikai tad, kad remonts būs pabeigts. Labi? Labi. Viņš izmet viņu ārā. Tumsā. Sēdi. Pazūd no šejienes. Es piezvanīšu tavai mammai. Uz stabilitāti. Kuņa, tu būs priecīga. Ej, diez, ka viņa skries šeit. Viņa skries, ķipā, ar slapju multi, ķipā, gatavu seksām, ķipā, bet augšā jau zagaida. Tad viņa ienāks iekšā, ka šeit. Tā kā viņi satiksies pirmie stāvus, kur ir trakie skatieni. Viņa apķers Leonu un Elza nokāps lejā, slāpja. Vai tas Viņa tikai izspiež savus biksīs, viņa tāda, bļa, Leon. Jā, dilsā, bļa. Nē, viņa jau nāk. Sveiki, Ieviņ! Čau! Ko te jūs pisāties? Es tagad dzīvošu pie tēta.
dzīvos? Pie tēta, te? Kāpēc viņai ir tāds šoks par to? Es pirmo reizi viņu redzu. Ai, viņās ir telefons. Tās gribētu dīķī hujā arī ar skūpas tīvu tur, bļē. Kad tu viņai pateici? Ko pateicu? Ko pateicu, es pateicu, bet tev uzšaut man bērnu priekšā, tev, bļē. Tavs bērns skrien viens pats no mājas ārā, nevienam nepasakot. Kādā viņš iedos pīdzi kāda vai ne? Tev tas ir jādara. Bērns tagad ir drošībā. Marta redzēs, ka tu viņai izzvanīsi, viņa pat vēlāk pārzvanīs. Mēs paši varam vēlreiz vēlāk piezvanīt. Kāpēc tev kaut kur jāatzinās ar nakts vidū? Viņa cik izmisīgi mēģina tā kā nebraukt nekur, lai viņa varētu nopisties tomēr. Es domāju, tā kā visi nahuj zina, ka viņa šeit viņai zvanīja, pats saviem te lejā, ejam pisties augšā. Tā kā, what the fuck? Saprāt, ka, bļē, es hornijas fuck, bļē. Viņa var skatīties, man pohuj. Ko savu bērnu? Tas arī mans bērns. Žost? Viņa vakar Marta uzzinās, ka viņa visu kārtībā jau būs labāk. Jūs strīdaties. Nē, mēs te. Mēs nesaistīties, mēs gribējām nopisties, bet to atnāc. Tu esi sapis, ja viņa, bļē. Uz stabilitēm. Kad es pabeigšu remontu, tu varēsi dzīvot pie manis, labi? Kāds ir, bļē? Ka nevajadzētu tādas lietas arī ar mani pārāk? Kādas lietas? Kas te dzīvos? Tas pīsies augšā, bļē. Klausies, ja Ui! tu tā aizvīs, Leona. Ui! Es nezinu, ko es izdarīju. Nu, padomā, labi, pirms tu kaut ko dari. Tas ir viss, ko es tev varu pateikt. Labi, labi? Bļēģi, viņa salika sveces uz krāsu spaiņiem vecīt. Tas ir Tas ir jānovērtē. Viņš nekad neko nevar zināt. Nu, labāk, lai miervaldes... Pagā, viņa tika no istabas tika ārā, Zenta. Lai ieviņi iet un meklē. Viņi uzrakstīja to savu papīru, tur ir tots papīrs, 1 gab, tas 2 gab. Bet kāpēc viņi nahlīs savu telefonu neiet paņemt? Saimniecības sēkla, nu viņa ir pazudusi vai... Viņa turpina pīstīt. Viņa gatava augstu ritē, viņai pohuj pa to sīko čiste. Skaties. Nu, es nevaru saprast, kā var pazust tik žiparīgs meiteni. Bļē, Zenta ir saviģi vienkārši. Jebanūca. Bez jūtām. Jā, labi. Nē, nu, ok, Gunārs ir, viņš ir rēcīgs flīgs. Nu, bļē, viņš tā kā... Viņš ir arī klaču tāds flīgs, kurš ir tā kā drusku sievšķīgā pusē, viņam sīdās ārā. Viņš varētu būt tieši tāds pats kā Zenta. Viņš arī varētu tādus pašus maisus stibīt mājās ar alkoholu, bļē. Nē, viņš varētu, bet viņš tā nedara. Bet viņš ir, nu, rēcīgs flīgs. Nezinu, ka viņš tā nedara vēl. Varbūt viņš tā dara. Varbūt. Pēc tam visu atlikšu atpakaļ. Jā. Interesanti, kāpēc es tev neticu, ko? Bet es tev nemeloju. Jā? Ko tu gribi? Lai tad, kad atbrauks tā policija to bērnu meklēt, lai man arī savāc? Tu zini, reiz par visām reizēm nebūtu nemaz tik slikti. Īstenībā, kādām tiesībām viņš vispār viņai kaut ko dišvicu? Viņi taisīja Aivaram aiz muguras, bļa, kuras striptīs vakaras un tā kā nauda kās ārā. Tā kā viņš ir tikpat... Viņš jau teica, vai viņš viņu... Bet tu viņu neko nesaka. Tu viņu piesac. Ej viņam atzīt vai nopisies ar viņu ķipa. Viņš ir pīzdžuks īstenībā, jā, bļa. Bet nu respektabli, viņš haslo. Viņa arī haslo. Viņš jau neko nedabūja no tā. Nē, nu tajā strip vakaros viņš dabūja, šeit viņš neko nedabūja. Bet nu viņi visi haslo. Es viņiem mācēšu pastāstīt arī par tavām rebēm. Par to, kā jūs ar Blumbergu kafejnīcā krutku tirgojāt. Ok, viņa klebakoja. Šas labi ņem tās maisus un pisies. Nevajag man par vienīgo nelietu pataisīt. Visi jūs tā esat vienādi. Katram tikai savu. Labi. Stiep no šeit prom visu, ko vien var aizstāt. Bet ja miervaldība tevis tev būs ziepes, tev būs darīšu normāli, saprati? Viss tas nevienam vairs nav vajadzīgs. Tāpat ārā izsviedīs. Maniem bārenīšiem būs labi labais. Maniem bārenīšiem. Paklau, Gunār, Zenta, tu prom jau vēji? Jā, saimniec, vēls. O kas tev maisos, bļē? Un bērni man gaida mājās, es nevaru ilgāk. Un kas tās tev par somām? Oi! Bulgruši tie ir. Es savācu bulgrušus. Nu, viņa uztiesies par balu. Viņai pēc pazis, bet viņa tagad uztraucās par tām manas. Tev pis! Ja viņa tagad pačekos, Tev pis! Kas? Ej, Dievs, nezinu. Kas viņai pēkšņi pa saimnieces efektiem? Nezinu. O, bļē, vai Zenta ir pizdā, bļē. Čau. Viņa auto zvana. Tu vari atbraukt? Var atbraukt, man ir kārtīgi izvēlēt. Man, bļē, Leons nevar izrādīt. Auto lūdzu, bļē. Es tev vienu reizi tikai mūžā kaut ko prasīju. Jums liekas, skatīties šīs ir par žoska, bet tieši to viņš šobrīd arī domā savā galvā. Šoreiz mēs nešiem pārētam seksuālām tēmām, jo basically tas arī notiek. Viņi ir hornies fuck, viņas fuiks, viņi uzmet aizbrauc projām, viņi grib ieriept, tā kā viņi brauc uz auto, un tā kā auto brauks pabeigt lietas līdz galam izdarīt. Vai tu vari atbraukt pie manis uz mājām? Jā? Ļoti labi, es gaidu. Brauc.
Pagaid, viņš tikko nemeklē to meiteni, viņš gatavs jau. Nu, bet ja viņam piedāvā atbraukt. Ok, te briest kaut kas labs, man patīk. Tā ir viņa laikam bērnības mīlestība, tā kā viņš atbrauks pēc bombu. Jūs taču zināt, es vienmēr esmu bijis godīgs cilvēks. Man nevajag tavu taisnošanos. Ja tev sirdsapziņa atļauj ņemt tās mantas, nes ārā, es tajā vienkārši neiedziļināšu. Nu, bet saimniec, jūs taču nedomājat, ka es būtu spējīgi izmantot situāciju, ka jums tādas bēdas, ka jūsu bērniņš miris. Mans bērns nav miris, Senta! Nu, nav miris, nu nav, nu es tad... Vai tad, nu ir, nav, es ieeju buķipa, bļē. Kungs Jēzu atradusies! Mammu! Meitiņa mana, Daunīte, mana mīļā. Ko teica manu Daunīti? Nē, Saulīti. Ok, es pārklausījos. Kā es priecājos, mana Saulīte. Lēns tagad apdirsies stāvēs, tagad kaut pusminūti. Es biju ļoti uztraukusies, kur tu esi. Saulīt, kur tu biji? Mana mīļā meitiņa, kur tu biji? Pie tēta. Kā pie tēta? Ķipa pie manis. Mīļo meitiņa, ja viņa nekad tā vairs nedara, labi, tu man apsoli. Nekad neej projām tā, ka mamma nezin, kur tu esi, labi? Labi. Tu man apsoli, ja? Tu nekad vairs tā nedarīsi. Jā? Labi. Tie skatieni. Paldies Dievam, ka jūs daktir viņu atradāt. Kur tur bērniņš bija aizblandījies? Pie manis. Kā? Pie jums uz mājām? Jā. Kur tu viņai tāds funktiers, ko? Ko tu blendz uz cilvēku, ja tas vēl ir noslēpums? Kas noslēpums, ja bērns to zina? Viņš visiem grib izstāstīt. Ko zina? Viņš nezināja mierniņš nemaz. Ieviļi ir Mārtas un Leona bērns. Tikai nesaka, ka tu neko neesi dzirdējis. Tas bija šajā situācijā, ķipa, jāsaka, varbūt tā kā ļauj viņiem pašiem tik galā ar šo situāciju. Viņš paga! Aivar! Tavs uzticamais sargs! Tas nenozīmē uzreiz noticēt. Tiešām. Viņš tagad īstāstīja oficiāli visiem. Tagad tētim roku. Nu, nāciet man. Tas paga, stop kobļa. O? Nē, Rihard, tu gan ne, tikai mamma un tētis. What the fuck? Tas bija tā kā pēdējā nagla zāra, kā Rihardam viņam pizdā. Viņš uztaisīs sosaitu. Ja viņš uztaisītu sosaitu, tas būtu, kind ok. Tas bija žostka, nu tā kā. Un kāpēc viņi izdomāja, ka šajā situācijā jāpieliek smieklīgais muzons, nevis kaut kāds tā kā žostkais muzons? Rihard, tu gan nē. Jā, tikai mamma un tētis. Viņa tādā. Tagad mīlējieties. Dara to, ko gribēja darīt tētis ar Elzu, bet tagad jūs. Kungs, kā es biju pārbijusies. Kā savādāk. Viņai arī pohuj vispār. Jūs jāklausā badi, apsēdieties. Ui, viņa ir boss mazais. Kāds viņa klausa? Nu, ja viņa... Sabučojieties. Tas, ko es teicu? Ui! Nu, mammu, tēti, lūdzu. Būs vai nebūs? Es ceru, ka būs. Būs. Nu! Bļaļ! Nē, ne tā, nopietnāk. Kāds kurpes? Žoska. Viņa izvairījās, nekā nebija līdz galam, bet ej, Dievs. Šis bija, bļaļ, skaistākais moments pagaidām šajā seriālā. Ej, Dievs, nahuj. Tas ir dīrs. Viņa tagad pagriežas tiem kameramaniem. Jūs uzfilmējiet. Jā, redzējāt. Ej, Dievs. Pagaid, tie snāk, Leonam tie indiāņi brauca līdzi, ģipa. Viņi spēlē tāds instruments tagad. Viņš iegāja for the kill. Viņš tās dabeidz, viņš pabeidza misiju. Skaties, viņa laimīgi ar, bļa. Viņi tagad nopisieties. Šitos pārdzīvojumus, ko? Nu, tu nemaz nerunā. Es jau domāju, ka neatradīsies. Es domāju, neatradīsies, ne cik nav dzirdēts. Pēc multizanta. Tad nosprievies. Viss ir labs, kas labi beidzās. Un... Žostka, bļa. Tam skuķim pa pakaļ vajadzētu. Mēs te vesels bars pieauguši cilvēki skraidām pa parku. Rihards, bļaļ, man ir citi pārdzīvojumi tagad. Nu, visi es tev teicu, bērns ir atradies, nu visi kārtībā. Fuj, bet šitā te skraidīšana pa to parku. Ne, man tāda mandrāša īkšķi piemetās, ka man balvs gan arī aizgaiciet. Paklau, Gunār. Nu, ko? Tev, saki, tev gadījumā netīšām kafejnīcā nav kāds
Viņš nebija aizmeties, ko. Lai kā tu darba laikā nevar, bļēd, šoreiz varētu, man liekas. Nu, ķipa, šoreiz čista var izdarīt vienu, bļēd, šotiņu, ķipa, easy. Nē, vecīt, viņš jau neteica. Viņam nav viens šotiņš. Nē, nu, protams. Viņam ir viens no uz ībēm, ķipa. Tas sākas ar šotiņu, bet es domāju, šajā situācijā drīgas, bļēd. Arī Aivaram būtu pohuji. Mēs varētu šito visu atzīmēt, taču tomēr. Protams, kā atradīsies. Nu, tad viss kārtībā. Kunāts mūsu fujeks. Baumaņkungs, nu, varbūt jūs arī pievienosties. Nu, nosvinēja to, ka ķipa tevi tikko nav atšo. Atradis ir vecākus. Es tagad ne. Un jūs to lēli dodiet bērnam, viņi priecāsies. Viņam tagad, man liekas, to pēdējo hitu sirdsniņā trāpīja, ķipa, viņš beidzot saprata un padevās, man tā liekas, ķipa, es ceru vismaz. Es ceru, bļē. Nekas nav tas, ko es... Sen te gaudām tu pīsties mājās. Kopā visi 3. Ieviņ, tas nav tik vienkārši. Nu, tu zini, ka Leonam ir arī Elza. Šies, es varu jums abām ņemties, man pohuj, bļē. Nevis Leonam, bet tētim. Labi, Ieviņ, tu zini, ka tētis dzīvo kopā ar Elzu. Un tētis nevar tā... Man liekas, viņš pats to nezina, kas viņš ās. Tad, lai Elza arī dzīvo kopā ar... Viņš tā bērnu saka iemīlēt vairāk. Zini, ko es teicu? Pagad? Nē, es patīšu. Vai apakaļ? Klausies. Bet pirms saka vienkārši, man liekas, ka Leons ir priecīgāks un priecīgāks par to bērnu, viņš tā kā beidzot dara to, ko viņš grib. Nē, vecīt, viņš ir priecīgāks par to, ko viņi tikko pateica. Nu, tāpēc saka, priecīgs par to bērnu. Dzīvo kopā ar Elzu. Tētis nevar tā vienkārši pamest Elzu un nākt dzīvot ar mums. Elzai tas nepatiks. Tad, lai Elza arī dzīvo kopā ar mums. Ok, tās viņam Pasties, viņš priecīgs! Lai Elza dzīvo arī kopā ar mums! Viņš tāds, nē, tā, kurš šodien vēlēs? Nē, ok, nu, viņš ir apsies viņas, skaties viņas seju. Pasties, laimot! Spaida! Tā nav pieņemts. Tā cilvēki... Kā nav pieņemts, Leons tāds? Kā nav pieņemts? Mēs nezinām, vai Elza gribēs dzīvot kopā ar mums, vai ne? Viņš apsver šo opciju savā galvā. Tu taču gribi dzīvot kopā ar mani. Tu apsver. Jā. Tu taču gribi dzīvot kopā ar 2 sievietēm un mani. Tas varētu samēģēt kaut kā. Tu ko viņai apsolīji? Es apsolīju, ka viņi varēs kādu laiciņu padzīvot pie manis pēc remonta beigām. Skaidrs. Es arī varēšu. Klavieviņu, tu zini, ir nakts. Izrunāsim visas lietas rīt. Labi, un mums ir jāpiesman vecstāvam, tāpēc, ka vecstāvs noteikti ļoti uzmanīgi. Kur viņš ir? Jā, viņš gribēja meklēt. Ar auto tur hujā. Un neviens nav pateicis, ja viņam, ka ģipā viss ir safe tagad. Tās. Ka tu viņu atved. Jā, tev nekas nav pretīs, tev godās piesmanīt. Jā, aiziet atpakaļ Aivāts karājas, tur, kādā margā iekārties. Tā, tēs. Tā. Jā, ka viņa naktī priecīgi būs par šo visu, kad viss beigsies ķipa. Viņa tagad tēlā. Paga, nē, Oto piš pie Elzas. Un viņš nāk augšā! Ok. Nu, nē, tas nav viņš. Tas ir viņš. Bet tas atrisinās, bet tu jāatrisinās visu situāciju. Atbrauks mājās šeit Leons, pamanīs, ka viņi pisās un viņam sirdsapziņa tīra, viņš var iet pie tās dzīvot un bam, ķipa viss atkārtojas pats. Let's go. Čau. Vaļā, Jackpotā iekāpa vienkārši. Viņam Leons uztaisīja tādu, ķipa, bļēš to te, Ali-Up, ķipa. Viņi tad aizpēc muti un nāc man vālē. Tev kādi svētki? Ko viņš skatās tā? Viņa ovulācija vienkārši grib. Tas jau ovulācijas skaties. Kāpēc tu klusē? Viņa tā. Tev kā šausteris? Tev kā šo jūras velts. Šies, jā. Kur jūs man... Kur jūs pasūtat? Vispirms Ieviņa, tagad jūs abas divas. Es gaidu. Viņa un gaida savu rindu, brē. Piekususi? No lielās ceļošanas. Aha. Es dzēju, tu nosūcies Leons. Tu taču arī esi pārgurusi. Es varētu jūs abas aizvest uz stabulītēm. Un bail viņa tēt kustināt, pamodīsies vēl. Nu jā. Un te taču nesēdēsiet visu nakti? Laikam ne. Nu, kāds viņš vispār aizpisa prom? Tas būtu vispār tāds savage move, aizpisa vienkārši pilnībā prom. Bet tajā kadrā arī tā izskaties, ka viņš ir tā kā sagrauts un ka viņš visu projām.
Viss ir labi. Kārtībā? Kā garšo Leona lūpas? Atkal indiāņi. Vai šoreiz neaizbrauc Leona prom? Bet, ok, tu būs par Leona kāds atkal, ka viņš pamanīs, kā viņi tur kaut ko dara. Es ceru. Es ceru, ka viņi kaut ko darīs arī. Es ceru, ka viņi darīs kaut ko, jā. Ok, oi, dīd. Un! Oi, viņi arī dara! Oi, dīd! Jēbal! What the fuck? Ej, dīdz, bļa! What? Tas bija sērijas nobeigums. Ej, dīdz, tu pogas man uzspiedās. Bļaļ! Dīdsā! Tas bija skaisti. Dīdsā! Tas bija vienkārši sērija, vienkārši žostka bomba. Man patīk šī sērija ļoti patīk. Ej, dīdz, bļa! Ok, tagad pasīsimies bišķi no loģikas viedokļa. Ko viņi ar šo centās panākt? Viņi tūlīt lidos no tās mājas ārā, viņi vairs nebūs precēti, viņi būs, ko, tipa kopā ar šito čauli? Diez vai? Bet toties viņš, bļa, savu bērnības mērķi izpildīja, savu, bļa, mūža mīlestību izpildīja. O tā? Jā. Nu, bļa, vismaz kāds uzvarēja šajā situācijā. Pie tā arī paliekam. Paldies, man patīk šī sērija. Uzspiežat laiku, subscribe, lūdzu. Un ierakstiet komentārā, vai jums patīk šī sērija. Žoska, bļa, un mēs, šī sērija iznāk noteikti pēc čempionāta, bet mēs ejam skatīties Latvijas-Zviedrijas spēli, tā kā novēlēt jums veiksmi. Paldies, ka skatījāties, un ja esat tā uzspiediet obligāti subscribe un like, jo tas bija insane, bļa, tas bija insane.